Mums ir diezgan jauns sastāvs un pretiniecēm bija gada starpība liela. Jā, tad es domāju, ka šī spēle parādīja to, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ne tikai spēlēt futbolu no aizsardzības viedokļa, bet arī uzbrukot, jo šodien bija momentu patiešām daudz, jā, pat vairāk 2 momenti, 1 pret 1 izgāja, nerealizējām, jā, tā kā ir ko piestrādāt, jo tas ir sākuma posma, sagatavošanās posma, tikai sākums pats. Tā kā meitenes parādīja raksturu, nenolaid galvu, jā, un izcīnīja beigās uzvaru, jā. Izdarot pareizas maiņas, jā, diezgan labi iegāja meitenes, jaunās tieši meitenes iegāja labi spēlē. Un gribētu atzīmēt, jā, to, ka mūsu komandā ir pat 2000. gada dzimušas meiteņi, jā, tā kā tas ir, viņai tur būs 15 gadi, un viņa tāds diezgan pozitīvs elements, jā. Pašlaik uz doto momentu ir liels prieks par to, ka mums ir uz katru pozīciju ir 2 spēlētājs vismaz un ir universāls. Jā, mēs varam pat variēt ar pozīcijām. Līdz ar to, kur ir vājākais posms, to mēs noskaidrosim sagatavošanās laikā. Jā. Uz doto momentu mēs tikai skatāmies. Un tās spēles, pārbaudas spēles arī to parādīs. Laika gaitā šodien ļoti labi malējie uzbrucēji pieslēdzās uzbrukumiem, gribētos vairāk no malējiem aizsargiem to redzēt. Jā, un kaut kā sākumā aizgāja, nobijāmies nedaudz centra pozīcijās, nedaudz iekritām, bet tas ir laika jautājums. Es domāju, ka meitenes aprada un otrajā puslaikā jau ļoti labi jau parādīs jau. Uz doto momentu mēs jau esam, tā teiksim, no 2. nedēļu jau tiekamies kopā. Ir paredzēts 3 mēnešu plāns, kur laikā mēs tiksimies šeit Rīgā, Olimpiskā centrā, gan arī Skonto hallē, spēlējot pret Pērnavas komandu, kā arī braucot uz Tallinu, kur spēlēsim ar Igaunijas nacionālo izlasi. Protams, un martā mums vēl ir starptautisks turnīrs Kiprā, kur ir diezgan interesants komandas, kā Kuveita, Libāna, Saudarābija, Grieķija, jā, un būs ļoti interesants šis sagatavošanās posms tieši, jā. Un pašlaik darbs notiek tieši uz fizisko, un arī ar bumbām strādājam, jā, jo klubos pašlaik nav tik aktīvs darbs. Ir tā, lai formu uzturētu ziemas čempionāta stila futbolā, bet pamatdarbs, protams, tām labākām spēlētājiem ir jāveic šeit. Un arī individuāli mājās. Uz doto momentu no ārzemju spēlētājiem nav tikai Thompsone un Pumpura. Viena no viņām ir Anglijā mācībās, otra ir Savienotajās valstīs koledžā. Tur notiek darbs, gan komandu, gan individuālais darbs viņām.